Labvakar! Es esmu Kārlis, dzimis esmu Rīgā un tur arī uzaugs. Un 80. gadu beigās es biju vēl tajā laikā aktīvs folklorists un kopā ar saviem diviem draugiem un skolas biedriem mēs nolēmām no pilsētas pārcelties uz laukiem. Un tajā laikā es vēl biju samērā jauns cilvēks un bija ļoti romantiski noskaņots. Varēja jau sākt, tā bija glība. Pārcēlās uz laukiem? Jā, pārcēlāmies mēs uz laukiem, un es biju kaut kā iedomājies, ka tā lauka dzīve būs ļoti tāda skaista un ar visu šo savu folklorista fonu man likās, ka tie latviešu zemnieki, tā ir tās zemes salas, un es tur sapņoju, ka tur tāda gana meitenīte no rīta tiecos, tur varētu cīt lokas ganībās vai ne, un kādu dziesmu tur skanēt. Es, protams, sev tā kā teicu, ka tā ir tāda iedoma, un droši vien, ka dzīvē tā nebūs, bet tāds rožains sapnis man kaut kāds bija. Un pārcēlāmies mēs uz Oleru muižu, un tā ir 300 gadus veca ēka, un pa šo muižu tur klīt arī daudz dažādu nostāstu, un tie draugi, kas mūs apciemo, vienmēr prasīja, vai mums tur kā spoki nerādās un kā ir. Un, protams, man kā pilsētniekam bija tā, ka vakarā, kad saulīti noriet, tad ir tumšs. Tad tik cik ir elektrība, tad uz ielas jau nekādas gaismas nav. Un tā bija tāda lieta, pie kā bija diezgan grūti pierast. Un tā mēs tur tie 3 puikas dzīvojam. Un viss ir katru normāli. Bet te viena jau tāda vēls vasaras vakar mans draugs Jānis stāsta, kāds gadījums bijis pagājušajā naktī. Un tā Oleru muiža ir tāda otrastāvīga ēka, un guļ viņš 2. stāvā. Tātad 1. stāvā var pieiet pie logu, 2. stāvā absolūti neiespējams. Un guļ viņš 2. stāvā, un pēkšņi nakts vidū, vairāk tā kā uz rīta pusi, un ir diezgan tāds drūms laiks, un viņš jūt, ka viens darbs ir lodzi. Un viņš tajā pusmiegā nevar saprast, kas pa lietu. Un tā kā saprot, tā pie tā loga, tā kā nevarētu. Un tā kā putniņš tā kā īsti nē. Un kāds tur tā kā skrāpē. Un viņš tā lēnām mostās. Pēkšņi viņš izdzird tādu aizskaru balsi. Jāni! Viņš nosvīst pilnīgi lestai gultā. Kājās nevar saprast, ko darīt, iet pie tā loga klāt. Un skatās, tur lejā stāv kaimiņiem. Ārkārtīgās paģirās, kaut kāda milzīga miera. Jāni, klāt! Jānis man izstāsta šo stāstu, un es domāju, kā tas ir? Kādas ir mūsu iedomas un kāda ir mūsu vēlme. Kā ņemat lūdzu šo stāstu par pieredzi, un lai jūs nebiedē tas, kad realitāte atšķirās no jūsu sapņiem.